No, kā jums tagad Itālija, bļeļ? Welcome! Izbaudat savu holiday! Bļeļ, šodien uznācu no rīta, bet mēs jau laižam tālāk. Brauks par sauli. Ej, tu no. Bļeļ, īstais laiks. Un atkal mēs ir kempingā kaut kādā. Saucās viņš Camping Gardenia. Tieši pie Como ezera kalna fonā tur augšā. Ja tā ir stūrē. Como ezers. Tad busiņš atved paiku. Tur ir ezers. Mums kaut kur reka šitien te vieta būs. Tev es vēlāk parādīšu, kā te izskatās. Izdomājām nebraukt šodien Šveicē iekšā. Paliksim vēl Itālijā vienu nakti. No rīta braucam Šveicē iekšā. Paskatīs, kas tur Šveicē. Labi, bišķiņ jālāk, jums parādīs, kā tā apkārt izskatās. Tā, tas mums ir, tas ir ceturtdienas rīts laikam, ne, piekdienas. Pie Como ezera palikām rektē. Nu ko, sāksim lēnām virzīties uz mājas pusi. Vajag šodien apskatīt Šveici. Tad kaut kur aizbrauksim līdz Vācijai, es domāju. Un tad jau lēnā gaitā sestdiena kaut kur vēl ceļā, kaut kur Francija, Vācija. Un tad es domāju, ka svētdien būsim mājās. Wow, kā saule spīd. No tā. Nu, vietiņas forša pie ezera te bija. Neteikt, ka kaut kas īpašs. Tad simple parking spoti. Bet ir ok. Padāvi gan. Viņš vienas nakts, bet nu, zato bija jāatbrauc pie ezera, jāpaliek par ļubam. Tā. Nu, davai tā kravājās un laidīs tālāk, ne? Eko man galvenais stūrmanis. Tas te vispār aizmugurē izlaidies dzīvē. Tā mēs... Es kaimiņiem dušas kuponu atdevu. O, kāds tu labs cilvēks. Atkal kādam labi izdarīt. Tā, davai, turās. See the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Hei, mūsējai Šveicē. Skatās, cik maksā benzīns. Tā, dīzels 2,40. Jā, nu, lēt nebūs. Labi, ies veikalu skatām. Tā, Šveicē. Pa Gotthārdu pārēju braucam pāri. Izdomājām, ka tunelī tur bija jāgaida baigi daudz laika. Brauks pa ceļu pāri, busiks zvērs, viņš iet pa līkumiem, tiem te turp šurp pa serpentīniem riepas kā kauts.
Tā, reku tur no lejas mēs. Ot, no te, jā, te kaut kur mēs sākām. Uzrāvām augšā. Es nezinu, cik te augstums ir. Man liekas, pēc 2 kilometri kaut kur. Aizies apskatīsies, ko te dod. Te kaut kāds kafēnīts. Izlocīs kājas. Vai dažam labam tas tā sajūgs smirdi un bremē. Ot, no tejienes kaut kur stemeži. Šāvām augšā. Skaisti skats, saulīt spīni. Aizies apskatīt, kas tajā būdiņā tirgojās. Tur pat sniegs otrā pusē. Reku tur kaut kur te vēl sniegi. Rolling slow past the shore, sun's on the scene. Palm trees swaying, we keep the chrome clean. Shades on my eyes, feeling real supreme. Baseline bumping like you're living a dream. Bump. Bounce. Ko nopirkt? Kāpēc? Tāpēc man maks nebija līdz tavs. Fantastika, ne? So when I die, which I must do, could it shine down here? On the corner where the shadows creep, whispers of the city, secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show. Palikšu pie šitā fātera, ka viņam vīns ir. Nu, čau vakar. Tā, ir laikam kurās dienas vakars, kas ir piekdiena, bet viss jau saistīts. Šodien iebraucām pāri Šveicei, iebraucām Austrijā, Frankfurt pie Mainas un palikām tādā ļoti interesantā vietā. Vīnu darītavā. Rēku, šitien te. Reku tajā tur. Reku šitien. Reku spīd mūsā mājaņa. Te ir vīnu darītava, tur ģimenes uzņēmums. Viņiem te vīnogu lauki, visi viņi. Baigi foršā vieta. 25 šāk pa nakti samaksām. Ģimenes uzņēmums turpat arī vīnu padegustējām. Pāris putelītes paņēma uz mājām. Kā suvenīriņi. Tad visi pastaigājām te pa vīnogu laukiem bišķi. Pāēdām ogas. Tad tā vīniņš labs īstenībā viņam. Un kad vien palikšu šonakt te. Bet baigi ritīgi tā kā pie dabas. Tāda sajūta. Principā iebraucām tādā te vietā starp vīnogu rindām. Tur pie vīnu darītavas.
Bet, nu, viņiem tāds arī, kā teikt, blakus biznesiņš. Pāris vietas kempingiem. Nu, arī vīna degustēšana tur līdz ar to. Arī tāpat kādu pudelīti notirgo pašiem lejā pilsētiņā, viņiem ir veikaliņš. Un tā, kas jums parādīšu noziedznieks. Pizdīja ogas, reku stūrī, skaties. Nāk sagrābies, pilns rokas. Un tā, rītā, kas ir rītā sestdiena. Rītā brauks uz māju pusi. Nē, rītā Francijā, Strasburgā jāiebrauc. Kad viņi parādīs noziedznieku pieķert noziegumu vietā. Redzi, kā viņš fenderē ogas. Tev kauna nav? Prochaine station, Campus Diekirch. Mēs esam Strasburgā tikuši tramvajā iekšā. Sestdienas rītiņš. Laižam uz centriņu. Aizbrauksim, apskatīsimies, kas Strasburgā. Oi, ko viņš pretī nāk. Kā mūsējais iedod gāzai ritiņu. Brauksim Strasburgā apskatīties. Šorīt Francijā iebraucām, jā. Brauksim katedrāli, apskatīsim. Nu, tiešām skaista katedrāla. Nu, ja gadās pabūt kādreiz Strasburgā, nu, no sirds iesaku apmeklēt. Ļoti skaisti. Reku šitam sienas. Reku tur. Ir visi sēta ar atslēdziņām reku lejā. Un tagad būs arī mūsējā. Ja tu kādreiz atbrauks te, tu varēsi apskatīt. 1, 2, 3, pie 4. žodziņa. Pie 4. žodziņa. Pie otrā, nekutējies. Principā viducītī var apskatīties. Te būs mūsējā. Ar mūsu vārdiem un mūsu datiem.
No, tā mēs dienu pavadījām Strasburgā. Nu, it kā bija plānots palikt vēl dienu kaut kur Francijā, bet apmēram šitajā brīdī kaut kur radās ideja, ka jāpiespiež gāzes pedāls un raujam līdz mājai. Un sacīts darīts, kāpēc ne? Apskaties, iedevu bišķiņu gāzētē. Pa vakaru noskrējām ātri. Tur Beļģija, Francija. Laiku pa pievakaru vēl šitais laikam ir Francijā. Un pusnaktī bijām uz kuģa. Jā, pusnaktī bijām ostā un laikam 2 vai 1 bija kuģis. Tad vēl pazīstamos uz kuģa satikām, kas arī atgriezās Anglijā. Pačaloja ar tiem kaut ko. Reku kuģa veikaliņā iepirkās bišķiņi. Tā jau 3 stundiņas pēc tam līdz mājai. Nu, pasažieris neizturēja. Jā, bija beigas grūtas, jo 6 no rīta beigās bijām mājās. Hei! Kā tu saproti, mēs ir mājās jau kādu brītiņu. Šitā nedēļiņa jau te kaut kāds pāris dienas jau pastrādāja kaut ko. Izdomāju, ka jāsaliek viģiks pēdējais. Gulēju uz dīvāniņu te. Montēju viģiki, kā visu saliku. Izdomāju, ka kaut kāds pēcvārds ir jāpasaka, laikam, kāds kopsavilkums. Es zinu, ka citiem nepatīk, ka es ilgi te mūdu tukšu. Bet es domāju, ka kaut kāds tāds kopsavilkums jāuzbliež. Kas ko kā. Reka Anglijā arī forši lietas. Saulī spīd. Bet vasara cauri. Rītā jau 1. septembris. Tā. Labi, sāks no viena gala. Kopumā, man liekas, 9 vai 10 dienas, cik mēs tur bijām. Izbraukuši, nobraukts kaut kas 200. Mailais nav mazīt kā. Tā, kas tur bija sākumā Luks. Vienmēr gribējās to Luksemburgu apskatīt. Tā interesanta valsts. Ļoti fascinēja tas, ka sabiedriskais tur pa brīvi ir. Un arī cenu ziņā pēc pārējo Eiropu stipri labāk. Ar savu nodokļu politiku viņi uztaisīja labu valsti. Kas tad tālāk bija? Vācija pārskrējām tāpat pāri. Nekā jauna. Tad 2 reiz Alpiem pārbraucām uz turieni braucot pa to maksas. Tas kā turistu ceļš bija. Viņš nebija tāds publiskais. Nu, tur, protams, emocijas un skati, vot šitā. Venēcija tā pavisam, man liekas, tā ir vieta, kur vajag atgriezties, noteikti vēl kaut kad. Forši tur viss. Tur staigāt un klīst pa tām mazajām ieliņām, man liekas, varētu dienām. Jo mums baigi sanāca forši, mēs iebraucām vakarā, jo mēs pašā Venecijā palikām pa nakti dzīvoklī kaut kādā. Baigi forši tur sanāca, ka mēs varējām vakarā pastaigāt, visu vakarā redzēt restorāniņu, tur vaļā visu vakaru tā naktas dzīve. Un pēc tam otrā dienā vēl rīta cēlēm dienu nodzīvojām par vienu. Tas tāds foršs gājiens sanāca. Jā, tad tur pēc tam kempings bija pie jūras, arī tiešām forši. Kā teikt, pirmai reizei, kā ekspedīcijā apskatīties to visu bija ar muļu. Un tā pēdējā dienā gan mēs uzrāvām baigi. Sākām Vācijā, domāju, iebrauks to Strasburgu apskatīt, nesteidzīgi izstaigājām tur to vecpilsētu. Un to virziens bija kaut kur uz Luksemburgu, Beļģijas virzienā. Un tad pēkšņi tā nāk galvā ideja, vai mēs taču varam raujam līdz mājai. Un tā arī mēs, pa to pēcpusdienu pēdējā dienā nestājāmies, nepalikām Eiropā vienu nakti. Bet pa nakti pārāvām pāri kuģi un no rīta bija mājās 6. Es nezinu, vai es gribētu ar kaut ko lielu braukt, kā motorhome. Pirmkārt, tu nekur nevar iebraukt. Nekur pilsētā iekšā.
viņam kaut kā arī lēnāks viņš ir un tā. Bet ir tādi te mazo busiņi, ir ritīgi labi. Varbūt varētu bišķi lielāk kaut kādā laiku sadomāt. Braucot mājā jau bija jau plāni, kur nākamreiz brauksim, prasīja savējiem. Saka, nu brauksim vēl. Saka, nē, nākamreiz davai uz Spāniju, uz to pusi kaut kur. Spānijas virziens vai Portugāla kaut kur. Jā, bet tad ir jābrauc īstenībā, ja vasarā brauc, ir jābrauc kaut kādām 2 nedēļām. Labs variants arī aizbraukt kaut kur Spānijā un kaut kādā kempingā normālā padzīvot kādu nedēļu. Pēc tam kādu nedēļu braukt mājās. Bet tā. Davai šoreiz beigs to video. Tikko čoms zvanīja, bļa, šīs zivs kūpinot. Kroči jābrauc pēc ziviem. Davai, kaut kad drīz būs vēl viens viķis, jo mēs laižam atpūsties tur bišķi uz pāris dienām, kur stilts. Tā jau. Kroči, davai, čau, es laižu pēc ziviem.